Tas bija 1997. gadā, kad bija nometnes dalībnieki 25, kur skatuvīte bija apmēram 4 metri reiz 3 metri. Un apmeklētāji bija, koncertu apmeklētāji bija kādi 50 varbūt. Tolaik vienīgās meistarklases bija bundziniekiem. Arī šodien, kad Saulkrastu džeza festivāls jau iekļūst pusauģu vecumā un var atzīmēt savu 16. gadskārtu, 24 jaunie bungu pavēlnieki kāri tver katru meistaru Donalda vārdu un kustību. Viņi gan vairs nav vienīgie. Pieredzējuši skolotāju vadībā džeza noslēpumus atklāja arī vokālisti, ģitāristi, orķestra grupa un citi. Man patīk džess, ļoti patīk. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tā ir brīva mūzika, un tur var izpausties ļoti daudzos veidos. Ir jauki pasniedzēji, bet, protams, viņi daudz ko iemāca, un tad arī viņi dažreiz mēdz būt stingrāki. Orķestra grupas pasniedzējs saksofonists Kestutis no Lietuvas, kurš ar džezu aizrāvies jau 14 gadu vecumā, vien nosmēja, ka tiekot uzdot arī mājas darbi, jo 5 dienu laikā ir jāpaveic pēc iespējas vairāk. Man gribētos, lai katrs no viņiem saprot, ka vajadzīga disciplīna. Džess tā nav tāda mūzika, ka var nestrādāt un saulītē sēdēt. Viņi šeit atbrauc ne tikai atpūsties, bet arī strādāt. Grafiks saspringts gan pasniedzējiem, gan studentiem. Rīta pusē meistarklases, vakaros koncerti. Bet ja kaut viens nākotnē kļūst par virtuozu vai tieši pretēji sapratīs, ka šīs mūzikas stils nav viņa, festivāla galvenais mērķis būs sasniegts. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs.